Problēma sākās tajā, tad, kad tā cena ir jāceļ. Speciālists izdeg, nepaņem attiecīgi tik, cik viņam vajag. Viņš ir sastrādājies ar klientiem, un viņš tagad paziņojas ceļu cenas. Daļu to klientu pazaudēs, jo viņu izvēlējās nevis kā speciālistu, bet dēļ cenas. Ko tas cilvēks slēpj? Ja viņš nenosaka savas cenas, ko tu slēp aiz tā? Varbūt tev nav pieredzes, varbūt tu kaut ko man nenodosi līdz Man galam. šķiet, biežākā kļūda, ko es redzu speciālistos, ir komunikācija. Jā. Un tur nav lieta tajā, ka jūs kā speciālists esat slikts vai klients ir slikts, bet te ir tas, kā jūs savā starpā nokomunicējat. Ļoti bieži mēs uzliekam savu zemāku cenu, tad ir mazāka atbildība. Nu, es jau nepaņēmu tik, cik visi tie eksperti, tāpēc man nebūs tagad jānes tik liela atbildība par to rezultātu. Man nav tik krūtas programmas, Jā. man nav tik krūta aparatūra. Šodien mēs esam tādā sieviešu kompānijā sanākušas, lai runātu vairāk par cenām, par pakalpojumiem un tā tālāk. Iepazīsimies mazliet. Sāksim ar tevi, Betija. Labi, es esmu Betija. Darbojos grafikas dizaina lauciņā un vadu arī lekcijas kompetenci centrā. Super. Es esmu Kitija, es arī darbojos kompetenci centrā, vadu sociālo mediju mākslīgā intelekta lekcijas, un mums ir vēl viena viešņa šodien. Labdien! Mani sauc Līva Vītola, un esmu angļu valodas pasniedzēja, kā arī sistēma izstrādātāja online biznesiem. Super, mēs tāds dažādas nozares šodien esam apkopojušās. Parunāsim tad varbūt par cenu politiku sāksim, varbūt meitenes, kā mums iet ar cenu politiku katrai no mūsu nozarēm. Kur grib sākt? Es varu labprāt sākt. Man ir, kā es arī minēju, mums iepazīstoties, ir ļoti plaša pieredze par cenu politiku, jo es sāku daļēji savu karjeru kā projektu vadītāja tulkošanas uzņēmumā, un tur mans uzdevums bija meklēt freelancerus tulkošanas pakalpojumiem dažādās valodās, dažādās valstīs, un tur jau es sāku redzēt to kraso atšķirību gan mūsu latviešu tirgu, gan arī ārzemju tirgu, kāda ir atšķirība stundas likmēm, likmēm par vārdiem, arī par projektiem, un cik ļoti var atšķirties gan kvalitāte, gan arī veiktspēja un vispār ātrums, skatoties uz šo cenu. Kā domā, pēc kā bija tā cenu lielā atšķirība? Kā tev liekas? Viens ļoti liels faktors ir pieredze, ko mēs varam balstīt uz papīriem, uz kvalifikācijām, uz izglītību. Otrs pilnīgi noteikti ir pašpārliecinātība. Vienkārši pārliecība par saviem pakalpojumiem un arī attieksme pret savu darbu. Uz tik, cik es jūtos, tik es arī lieku to cenu. Zini, bieži vien esmu šo redzējusi, ka cilvēks īsti nezina, kā noteikt savu cenu, un tad viņš skatās vidējo, viņš skatās, te ir, pieņemsim, mazākā likme, tur ir 10 eiro stundā, tad es vēl tikai sāku, tad es arī sākšu par 8, un tad noteikti no manis pirks šo pakalpojumu, un man nav atbildi, un es nesu mazāku atbildību, jo, ko tu gribēji? Tu paņēmi zemāko tirgus cenu, un tad tas man dod iespēju pieļaut kaut kādas kļūdas, nokavēt, vēl kaut ko, tāpēc, ka, ko tu gribēji? Tu taču gribēji zemāko cenu. Man liekas, šis tieši ir, te mēs pamazām jau ejam uz cenu dempingu, jo man liekas, ka tieši šis ir tas brīdis, ko te ir jāizceļ, ka ļoti bieži mēs uzliekam savu zemāku cenu, jo tad ir mazāka atbildība. Tad tā sajūta liekas, es jau nepaņēmu tik, cik visi tie eksperti, tāpēc man nebūs tagad jānes tik liela atbildība par to rezultātu. Man nav tik krūtas programmas, man nav tik krūta aparatūra, un vispār man taču ir tādi dzīves apstākļi un tāpēc man ir zemākas cenas pakalpojumi. Bet, man liekas, tevā nozarē arī šis ir ļoti, ir ļoti izteikti. It sevišķi tiešām jaunajiem, kas sāk strādāt šajā nozarē, viņiem ir visgrūtāk, jo konkurence ir gan liela. Būsim atklāti, ja? Šo speciālistu ir gana daudz, un tad visiem ir,
minēji, kad visiem ir bail. Nu, tā kā ir tas bailes, kā es tā tur to lielo cenu ņemšu, un es neņemšu, tad neviens pie manis nenāks. Nu, tad es nolaidīšu ritīgi par 5 eiro, un tad es tik strādāšu no rīta līdz vakaram. Nu, te ir tās divas puses, nu, tāda labā puse, sliktā puse. Protams, tam jaunajam speciālistam ir ar kaut ko jāsāk, nu, kā visās nozarēs, ar nedaudz zemāku cenu, bet problēma sākās tajā, tad, kad tā cena ir jāceļ. Nu, tad ir tās otra bedre. Nu, divas. Viena ir tas, ka tas speciālists izdeg, jo viņš saprot, ka viņš nepaņem attiecīgi tik, cik viņam vajag. Stundu patēriņš milzīgs liels, un cilvēks piekusis, tehnika nobrūk, jāpērk jauna, jāņem kredīts. Viņš pat neatpelna to tehnisko resursu vispār pamatā. Un otrs ir atkal sākās problēma, ja viņš ir sastrādājies ar klientiem, un viņš tagad paziņojas ceļu cenas. Un viņš tāpat daļu to klientu pazaudēs, jo viņu izvēlējās nevis kā speciālistu, bet dēļ cenas. Jo tā bija lētākā cena, jo ir kategorija, kas ņems lētākos speciālistus, nevērtējot nevienu citu faktoru. Jums nav meitenes brīžiem tāda sajūta, kad izvēloties, strādājot ar klientiem, ja tev ir vai nu vidēja vai virs līmeņa cena, ka tie klienti, kas tev paņem, viņi tev mazāk uzgrūž, mazāk no tevis prasa, nekā tad, kad startētu aizēja ar to mazo cenu. Ar mazo cenu var... Es domāju, ka visi, kas ir pamēģinājuši, nenoliekšu arī. Es esmu mēģinājis savā laikā izbraukt ar mazo cenu. Nu, ir ļoti, ļoti smagi. Tad var iebraukt tādās auzās, kā sacīt, jāsaka, kad nervi ir beigti visiem, darbs iespējams pat nav izdarīts, ir bijis tā, ka tu atsakies no klienta, tad problēma uz problēmu. Jā, jo bieži vien tas cilvēks nespēja kategorizēt, ko viņam vajag. Tur ir tā problēma. Viņš grib kaut ko, nezin ko, un tagad tu ņem un dari. Ja man šķiet, ka tirgu ļoti bieži klients paņem to pakalpojumu sniedzēju, nevis tāpēc, ka viņam varbūt vajag tiešām to pakalpojumu, viņš sev ir nodefinējis. Tā kā arī manā sfērā, kad pieņemsim, man tur vajag, lai man kāds palīdz ar mārketingu vai vajag, lai kāds palīdz ar sociāliem tīkliem, bet viņš ierauga vienkārši Facebookā postu, tur ir, tur mācās, tur pa 10, pa 5 eiro stundā, paņemšu, ka es sev. Un tad sākās 1001 problēma, zvanīja SMS pa naktīm, jo šito es ļoti bieži dzirdu apkārt, runājot ar daudziem, kas strādā tieši manā jomā, tajā pašā sociālā mēdīja jomā, kad jo mazāka cena, jo prasīgāks klients ir. Es nezinu, kāpēc tas tā ir salicies, bet kā ir ar tevi, kā ir tavā jomā? Es šo varu skatīties no divām pusēm, gan kā pakalpojumu sniedzējs, gan kā klients, gan kā pircējs. Un viens kā pircējam ir, ja tu pieņem lēmumu maksāt mazāk par kādu pakalpojumu, ir jāapsver arī, vai tu esi gatavs apmācīt tādā apjomā, vai tu esi gatavs tomēr ieguldīt un apmācīt un stāstīt savam pakalpojumu sniedzējiem, ka es gribu šādi un kas ir vispār mans brandings. Un varbūt tu tiešām noalgojot šo lētāko pakalpojumu sniedzēju, tu iztērēsi daudz vairāk sava laika un savas enerģijas, stāstot pamatus, apmācot šo cilvēku, ko jau pieredzējis profesionāls, viņš uzreiz paprasīs, kur ir tavs brandings, ko tu vispār gribi, kādi ir rezultāti, kur ir mans sniegums, mani rezultāti, un viņš izvada to cauri, jo profesionāls viņš jau zina, kas ir onboardings, kas ir offboardings, kā klientu vispār izvest cauri no A līdz Z. Un pēc tam vēl viņu izvadīt cauri, jo, ja klients maksā, viņš nezina to. Vai nu viņš nezina, vai nu viņš jau ir tajā posmā savā biznesā, ka viņš negrib tajā iesaistīties. Viņš jau grib koncentrēties uz savu specialitāti, un viņš negrib nodarboties tur ar kādu konkrētu pakalpojumu. Viņš, to pieņemsim. Piemēram, manuprāt, viens no pirmajiem, ko biznesa īpašnieki sāk algot, ir grāmatvedība. Jo viņi negrib skaitīt nodokļus, viņi negrib skatīties, tur, kādas ir tās atskaites un vai viņi laikā to visu ir iesnieguši. Viņi grib vienkārši, lūdzu, tev ir samaksa un lūdzu parūpējies, ka mani nodokļi ir nomaksāti un es mēneša beigās zinu, ka man ar maniem ienākumiem viss ir kārtībā un ka man vids nezvanīs pēkšņi.
Un patiesībā tā bija pirmā lieta, ko es sev deleģēju tajā brīdī, kad es kļuvu vispār par pašnodarbināto un pēc tam arī atverot sijā. Man liekas, es varu atteikties no visa, bet grāmatvedi man vajag. Jo, kad es vienkārši sapratu to, ka nevis tas, ka es nemāku vai es nevaru iemācīties, mēs varam visu pēc idejas. Jā. Bet, kad tu saproti, ka tam līdzi iet arī atbildība, tev ir jāsako līdzi likuma kaut kādām tām pašām izmaiņām. Grāmatvedis tomēr zinās, ko var norakstīt, ko nevar norakstīt un kā to varbūt norakstīt labāk, un citreiz ir tā, ka arī tagad es runājot ar kolēģiem, es ļoti bieži dzirdu to, ka ko mans grāmatvedis noraksta, citi atkal tur, kur grāmatvedis nav tik ļoti advancēts, neiet līdz tam laikam, viņš maz nezin, ka to var norakstīt. Tad pieņemsim to pašu komandējumu kaut kādu vai kafiju. Es zinu, kad ir grāmatveži, kas pasaka, ka nē, tu kafiju tur nevarēsi norakstīt. Un tad ļoti bieži, kad es pajautāju par cenām, tad šie, kuriem maksā mazāk, ir tie, kas mazāk zina. Nu, es nezinu, kāpēc, bet arī šeit šo es esmu novērojis, ka tirgu ļoti ir. Jā, un man daudzi klienti patiesībā izbrīnās, kad es viņiem jau uzsākot sadarbību, es viņiem saku, tu vari norakstīt sadarbību ar mani, tu viņu drīksti norakstīt. Viņi tā, jā, tiešām. Es saku, jā, tu drīksti un tev vajag to darīt. Tas ir vai nu marketings, vai nu tās ir apmācības. Tu to drīksti, norakstīt. Un viņi tā, jā, es uzrakstīšu grāmatvedēs. Uzraksti. Tāpēc, Īstenībā mēs tagad, man liekas, paceļam tādu super tēmu. Kā jums liekas, meitenes, kā ir tad, kad mēs sastādam tāmi par savu produktu vai pakalpojumu? Kam vajadzētu iet iekšā šajā tāmē? Jo, manuprāt, šie vieni no šiem pakalpojumiem, viņiem vajadzētu iet iekšā preces vai pakalpojumu cenas tāmes. Tāpēc, ka, ja es papildinu savas zināšanas, ja es eju tur uz apmācībām papildus, nemaz nerunājot par visām aplikācijām, telpu izmaksām, internets, datoru nolietojums un viss pārējais, kā jums bija pašā startā? Vai jūs par to iedomājaties? Jo es varbūt uzreiz padalīšos no savas puses. Es gadu strādāju mīnusā. Nu, tādā kārtīgā mīnusā. Jo man likās, ka vienīgais pasaulē, par ko man ir jāpaņem samaksa, tas ir mans laiks. Un arī nepilnībā. Tas, ka vakarā strādā, nu, tad tas nemaz tur neskaitījās. Bet man likās, nu, ja es tur aizbraucu pie tevis vienreiz mēnesī, nu, tad es paņemu to cenu par to vienreiz mēnesī. Nevis tas, ka es vēl pēc tam sēžu, ka es to analizēju. Tas taču ir priekš manis. To taču vajag man, to aplikāciju vajag man. Jā, to nevajag maniem klientiem. To vajag tas taču ir priekš manis, mans dārgais hobijs. Vai ne? Ko mēs varētu varbūt ieteikt tiem, kas uzsāk šobrīd savu darbību vai no savas pieredzes pateikt, ko noteikti likt iekšā tajā tāmē, kad tu veido to savu cenu? Nu, tai tāmē ir jāliek viss. Būsim reāli. Vienkārši tur ir jāliek viss. Tur tiešām jāliek ir izglītība. Tur mēs pietāmējam par to, ka mums ir pieredze, arī pieredze. Nu, tomēr mēs par to paņemam ekstru. Jā, par to, ka mēs neesam vakar beiguši mācīties jau un šodien sākam strādāt. Protams, visi grāmatveži, tāpat tehnika, obligāti tiem, kam ir vajadzīga tehnika, ir jāliek šis nolietojums. Nu, bez viņas nevar, jo tā tehnika beigsies agri vai vēlu, un vajadzēs mums jaunu. Tāpat nāk kādreiz jaunas tehniskās prasības programmas. Tas viss ir jāliek pilnīgi viss iekšā. Es saku, arī grāmatveži, es pat nezinu, tāpat tāds citi saka, es strādāju mājās, tā kā freelancā, un tāpēc man nav jādomā par ūdeni, par elektrību, teorētiski par šiem te jautājumiem, un tāpēc es ņemšu stipri zemāk, bet tad atkal no otras puses, ja tu pēkšņi izdomā iet uz ofisu, un tad tev šīs izmaksas radīsies, un tad būs šis cenu kāpums, un tas klients teiks, kāpēc? Es negribu maksāt vairāk. Ka tu tagad ofisā strādā. Nē, nestrādā ofisā, turpina mājās, ja? Nē, pat ja teorētiski šīs īres nav, tāpat arī tos ir daļēji. Mēs varam nomaksāt tur vismaz procentuāli, rēķinam mēs visu šo iekšā. Tāpat kā pildspalvas papīru mēs izmantojam, mēs rakstam arī ar visas kancelēs presi. Tieši tāpat kā uzņēmēja darbībā. Lielos uzņēmumos viss, kas ir nepieciešams darba veikšanai, viss tiek ietāmēts iekšā, neatkarīgi no tā, vai tu esi tiešām liels biznesmenis, vai tu esi freelancers, mēs visu šo iekšā rēķinam. Nav izņēmumu. Nav. Un ir jāierēķina tas, kas vēl ir jāierēķina nākotnes izglītība. Arī par to, ka tu turpinās izglītoties. Tev ir nepieciešams ne tikai par tavu pieredzi, bet arī par to, ka tu turpinās izglītoties.
Mans viedoklis. Jo pat, ja mēs paņemsim tādas, es teiktu, papētītu tirgu, un ja mēs paskatītos kaut vai speciālistus savās jomās, kādas ir tās vidējās izmaksas par šo cilvēku kā par darbinieku, bet atceramies, ka tur nāk papildus klāt, ka uzņēmums visbiežāk iegulda vēl savā darbiniekā. Tātad šeit, ja mēs paņemam tur, ka viņam stunda likme tur ir 12-15 eiro, tad mēs rēķinām, ka tur vēl papildus viņam pirmkārt ir apmaksāts visas sociālās garantijas, visbiežāk, tā kā es reti, kad kaut ko citu redzu, plus viņam ir office, tātad elektrība un vispārējais, tas jau iet plus kā stundu likmei, kā parastajam, ja mēs strādājam kā freelancā, un šī izglītība arī ļoti bieži uzņēmumos ir iekšēji. Vismaz, kad es strādāju, mums ļoti uzņēmums rūpējās par to, lai darbinieki būtu advancēti, būtu izglītotāki un varētu augt savā profesijā. Un šeit kā freelancā mums ir vairāk jādomā pašiem par to, kad arī nākotnē mums būs vajadzīgs tāds augums. Ja mēs tagad tā paskatāmies un padomājam par jauniem speciālistiem, kā jūs domājat, kā viņiem vajadzētu sarēķināt? Es tagad esmu pilnīgi jauns, un ko man vajadzētu tiešām parēķināt? Kā man izrēķināt to savu pirmo cenu? Kā jums gāja ar pirmajām cenām? Kā rēķinājāt? Man ļoti paveicās, uzsākot savu darbošanos kā virtuālajam asistentam, ka es uzsāku esot mentoringa programmā. Un tur man bija fantastisks mentors, kura mani uzreiz vadīja cauri tam iekšējam procesam un tām iekšējām dilēmām, ka es taču tikai sāku un tādā garā, bet viņa teica, nē, tev jau ir tāda milzīga pieredze, kur ir visi tavas prasmes, tu jau drīksti. Un citreiz mums vajag arī to iekšējo atļauju, ka tu drīksti prasīt vairāk. Jau tagad, jau pat uzsākot, tu drīksti prasīt vidējo. Un drīksti prasīt nedaudz virs. Ja tev vēl ir backgrounds. Jā. Tas nav tā, ka tev ir 18 gadi, tu pabeidzi skolu un tu sāc strādāt kā, pieņemsim, virtuālais asistents, bet ka tev jau ir backgrounds citā jomā, kas ļoti bieži ietekmē to nākamo jomu. Jā, un tāpēc es arī ieteiktu tiem, kuri šķietami pat uzsāk, paskatīties uz savu pagātni, uz savu CV, paskatīties, bet kā manas iepriekšējās prasmes, pat ja šķietami viņas nav tajā pašā industrijā, viņas noteikti pārklāsies. Tas pats klientu servis, klientu apkalpošana, komunikācija, tehniskās prasmes, kaut vai vienkārši tas, ka cilvēks ir strādājis zvanu centrā, viņš jau prot komunikācija. Jā, viņš prot komunicēt. Viņš jau zina, kas ir darbs ar klientiem. Tu jau drīksti un var un vajag. Jā, ka vidējo drīkst. Un ja bieži pielavās tā doma, ka prasīt zemāk un varbūt it īpaši zvanā ar potenciālo klientu, ļaut būt tai pauzei pa vidu. Arī, ka nosauc savu cenu, un klients vienkārši klausās, viņš vienkārši domā. Taču bieži vien tajā pauzītē mums jau ir tāds, bet es varu arī lētāk. Es varu ieteiksim manai draugam un jau būs lētāk. Jo mums šķiet, ka tūlītās mums pateiks nē, un sākas iekšējās bailes, ka mani nenovērtē. Tā kā es novērtēju sevi. Patiesībā nenovērtējam. Bet ļauj viņam padomāt. Vienkārši ļauj viņam saprast, ka viņš iekšā vienkārši domā kaut ko pilnīgi citu. Viņš domā, tā kā jā, tur 300, tur 500 eiro, jā, tā kā ir ok. Un viņš vēl nav pateicis, jā, un tu jau, es varu arī lētāk. Ok, labi, forši. Tas ir visi tie rīli, kur raksta, mēs gribam to, un tad tu tāds taisies rakstīt, tur par Hesburgeru un šokolādīti un klients. Budžets 2000, mēs par 2000 uztaisīsim. Pēc principa, jā, ka tiešām ir jāļauj tam cilvēkam brīžiem izteikties. Bet, atgriežoties ar to pirmo cenu, cik reāli bija tā pirmā cena, cik tu nosauci? Tu esi gatava atklāt pasaulē? Jā, mierīgi. Tā kā virtuālais asistents, es sāku savu darbības jomu uzreiz ar Ameriku. Man bija daudz vieglāk saukt likmi, kura tur ir vidējā, un mums Latvijā varbūt viņai ir virsvidējā. Tie bija $35 stundā. Un arī Latvijā es sastapos ar šo nepārliecinātību, ka Latvijā, varbūt nevarēs maksāt, varbūt latviešiem mazāk, taču mazākas algas, un man jāprasa mazāk, un tad Latvijā es sāku ar 12,50 stundā. Uz 3. Kāpēc manā galvā es izdomāju, ka amerikāņiem
Ir vairāk naudas. Ir vairāk naudas, vai arī viņi ir pelnījuši tādu tā kā augstāku servisu, ka amerikāņu klients ir labāks par latviešu klientu. Taču šis bija mans stāsts, tā bija mana realitāte, un es arī ļoti ātri sastapos ar to, ka iekšēji man arī bija sajūta, ka tas klients ir svarīgāks, jo es ar viņu taču pelnu vairāk, un tas bija ārkārtīgi negodīgi. Lai arī abi klienti saņēma vienādu rezultātu un vienādu to es šeit, man liekas, gribētu pastrīdēties, jo, manuprāt, tomēr, kad mēs saņemam ne tik, cik mēs esam pelnījuši, mēs neapzināti mazliet samazinam to kvalitāti, mazliet mazāk iesaistamies tajos projektos, jo psiholoģiski tu nedabū tik, cik tu esi tā kā savam komfortam, un tas ļoti ietekmē darba rezultātu. Nu, varbūt sākumā ne tik ļoti, bet tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu sevi esi nodempingojis, tad gan iestājās vismaz tāda nepatika, tāda sarežģīta, grūti strādāt. Tu tā, sakot zobs, labi, es to darbiņu izdarīšu, daram. Tāpēc, ka tas ir jādara, un man par to maksā. Un es taču pateicu pati to summu. Nu jā, no sērijas pati vainīga, ejam. Jā, un tur rodas tāda iekšējās dusmas uz sevi, un arī tādas kā sēras, es pat kopā to sauktu par tādu kauna sajūtu. Pašam no sevis. Ka pašam no sevis, ka nu kā tā, kā es nonācu līdz šai situācijai un ko man tagad darīt, jo, protams, kā amerikānim es neprasīšu tagad pēkšņi zemāk, lai izlīmeņotu, bet kā lai es tagad latviešu klientam paprasu kaut ko vairāk, jo viņš ir tik, pat ar mani noslēdzis līgumu uz tiem 12 eiro. Un kā es to risināju, bija paaugstināt cenu latviešu klientiem, un reizi man nebija iebildumu. Tagad ir tā, ka visiem klientiem ir vienāda likme, un projekti man tiek noteikti individuāli, taču manā mājaslapā ir norādīts, ka projekti sākas no. Šī īstenībā ir ļoti tēma, ko es gribu pacelt augšā. Es ciest nevaru, kad slēpju cenas. Man šitas liekas, kāpēc? Kāpēc tu nevari pateikt vismaz no? Jo bāc ir tas cilvēks, būsim godīgi, ir cilvēku kategorija, kuriem tad, kad tu nosauks cenu, viņiem ir neērti. Un viņš tev pārstās atbildēt tikai tāpēc, ka viņš vairs nezina, kā tev atbildēt, jo viņam ir neērti no tavas cenas. Un es esmu atkal tas pircējs, ka ja es neatradīšu cenu, es pat neuzrakstīšu. Man ir jāredz tā cena. Vienkārši es gribu redzēt, cik vismaz, lai es tā potenciāli saprotu, vai es varu atļauties tavu pakalpojumu, vai man der šobrīd šīs pakalpojums sniedzējs, vai man varbūt ir jāpaskatās kāds cits. Tāpēc es ļoti par šīm cenām. Bet, ja tīri no manas pieredzes, mans starts, man liekas, kad mēs vienā YouTube sarunā par šo runājām, pirmais darbs man bija pa 100 eiro mēnesī. Visa pilna sociālā tīkla vadība 100 eiro mēnesī, un no kuriem tāpat daļu mēs tā kā sarunājam bartera veidā. Jā, barteris. Bet, exposure. Šis ir vēl ok, ņemot vērā, ka es tikko sāku, un tas jau nekas, ka es jau biju marketinga speciālists lielā uzņēmumā, man ir ļoti labs backgrounds, bet es neskatēc izdomāju, ka mana stundu likme ir 10 eiro stundā, ja? Tad reiķinam, cik pēc tam mums tur sanāk skaidrā naudā. Tā es strādāju ar saviem 10 eiro kaut kur pirmo gadu, un kā es vēl smējos, man nebija vispār salikta nekāda tāme. Man nebija pilnīgi nekas. Man bija tā, kad es redzu klientu, viņš pastāsta, ko viņš grib, es tā galvā pareiķināt, šitas maksās šitik. Šitik būs tā cena. Jā, es jūtu šo ciparu iekšēji. Jā, man šodien enerģiski es redzu 3,000. Jā. Un pēc tam sanāca tā, kad es nostrādāju šādi kaut kur pusotru gadu, un tad es paņēmu pirmo klientu pēc stundu likmes. Un kāpēc man likās, ka 10 eiro, tas nekas, kas jau pusotru gadu tajā jomā strādāju, un man ir ļoti fresh backgrounds. Es viņam pasaku, ka man cena ir 10 eiro stundā. Kas man ir no pienākumiem? Man ir 3 sociālo mediju platformas, man ir e-pastu izsūtne, man ir 2 reizi mēnesī filmēšana, video montāža, un beigās, kad es lieku to gala ciparu, man sanāk, ka es tērēju vidēji 40-50 stundas mēnesī. Tātad es reāli strādāju par 400-500 eiro mēnesī ar tādu pilnu atdevi kā veselu komandu. Un tajā brīdī es sāku interesēties, jo es nekad nebiju interesējusies par tādām vidējām cenām. Un man nozara arī ir viena no tām, kur ir baigais tas cenu dempings, sākot no 200 un beidzot ar 2000 par vienu to pašu pakalpojumu.
Un es sapratu, ka, ak, Dievs, kā es dempingoju šobrīd cenas. Un tikai ar to, ka es strādāju ātrāk nekā varbūt kāds cits, ja kādam citam tas karusels tur aizņems izveidot viņu 2 stundas, tad man tās 15 minūtes. Un es šeit sapratu, ka es riktīgi dempingoju cenas, un es no tā klienta šķīros. Un tas klients ļoti mēģināja uz to, ka es esmu gatavs samaksāt vairāk, bet es sapratu, ka es tur negribu vairs strādāt. Jo, lai es pateiktu to cenu, cik es gribu par to pakalpojumu, viņi būs 3 reizes augstāki. Un man liekas, nē, es negribu. Kāpēc tu nepamēģināji? Tāpēc, ka tajā brīdī es sapratu, ka es vispār negribu tur strādāt. Nu jā, Kad man bet tu varēji mēģināt. Es varēju, bet mēs palikām ļoti labi draugi, un mēs vēl tagad komunicējam ar šo klientu, ka viss kārtībā, un viņš ir ļoti laimīgs, jo viss viņam bija sakārtots. It's not you, it's me. Man šis ir mans iekšējais ceļš, mans Santiago ceļš, ka es cīnīties par savu lietu. Rēķinam, ka es tajā brīdī tikai pēc pusotra gada sapratu, ka 10 eiro laikam ir tā, ka bišķiņ pamaz. Jā, un tad es arī liku timeru un sapratu, cik tad es aptuveni tērēju kurām darbībām. Bet es baigi augstu to cenu nepacēlu. Es viņu pacēlu uz 20, kas it kā liekas, 2 reizi. Bet atkal atceramies, ka es ļoti ātri to informāciju apstrādāju, un ļoti ātri man sanāk tas, kas varbūt kādam citam aizņem ilgāk. Un tad es ar saviem 20 eiro stundā strādāju vēl gadu, un pēc tā gada es riktīgi noķēru izdegšanu. Es saprotu tā, ka bāc, es datoru aizveru 10 vakarā, es viņu datoru atveru 9 no rīta. Kas notiek? Es strādāju sestdienā, es strādāju brīvdienā, bet man nav ar ko nodokļus samaksāt. Kad beigās tu skaties, un tev ir jāiesniedz atskaite, un tu saproti, ka tev nav naudas. Nevis tā, ka tev nav naudas, vienkārši nav, bet tev nav par ko nosekt pamat vajadzības, kas ir saistīts ar tavu uzņēmēju darbību. Un tāda es tikai saliku vispār tam, cik es tērēju aplikācijās. Es biju šokā, kad man izrādījās, ka par autostāvvietas mēnesī tērēju 80 eiro. Tikai par to, ka tu noliec braucot pie klienta mašīnu un tev tikšķi pulkstenis, un es to nemaz nerēķināju. Un tad, kad es visu šo meitenes saskaitīju, mana stundu likme bija pēc visiem nodokļu apmaksas 5,50 stundā. Un tad es tev pateicu, Kitī, kāpēc tu nevari strādāt Narvesenā? Ko tu dari? Kāda jēga, ka tu tur katru gadu ieguldīji super daudz līdzekļus apmācībās, tu visu laiku trenējies, tu visu laiku, man mājās vienmēr skan kāds podcasts, kur es ņēmu to informāciju. Tā arī ir sava veida attīstība. Un tad tu saproti, ka tu strādā gandrīz vai 7 dienas nedēļā, pa 5,50 stundā, tad var iet Narvesenā, tur 6 eiro, manuprāt, uz rokas tev sanāk. Tas ir, manuprāt, pirms nodokļu nomaksas. Pirms, bet, ja kurā gadījumā, ļoti man ļoti ilgs laiks, tad kopumā man pagāja 3,5 gadi, lai es sev pateiktu, ka šitas šādi nestrādās. Un šeit pat bija problēma nevis tik daudz tajā, ka es nespēju sev novērtēt, bet man vienmēr likās, visiem ir jāpalīdz. Tā kā klients uzrakstīja, vienam es tur palīdzu tiešām ar mārketingu, a citam es sēžu un karuselīšu taisu. Un kamēr tu neiemācies atteikties no šiem mazajiem darbiņiem, tu arī neaudz. Tu paliec tā vienā līmenī. Tikai es teiktu, ka tad, kad jūs rēķinat, varbūt tas vairāk palīdzēs tiem, kas mūs šodien skatās, kad jūs rēķinat, noteikti salieciet izdevumu Exceli. Vienkārši sarakstiet to, cik daudz un kam jūs tērējat par aplikācijām, par autostāvvietām. Un noteikti salieciet tādu vidējo, cik jums ir nepieciešams vispār nopelnīt tajā mēnesī, un cik tev ir vajadzīgi klienti, lai tu iekļautos darba stundās, bet te pašā laikā nopelnītu šo summu jau pēc izmaksām. Lai tu tā aptuveni vismaz uz papīra, nevis galvā, nevis tā kā Kitī pēc sajūtām. Pēc vēja plūsmas. Jā, kāda šodien enerģija, kāda mēnesdiena, bet tiešām sistemātiski saliekam, redzam to ciparu, cik daudz man ir jānopelna, lai vispār es nosaktu savas pamat vajadzības plus izmaksas par to, ka es šobrīd nesēžu kaut kur ofisā, bet par to, ka es šobrīd strādāju no mājām. Man liekas, tas ir super būtiski, kad mēs veidojam to savu pirmo cenu. Un tirgus izpēti.
Tas arī, es Jā. šo nedarīju, es nepētīju, jo man likās, es tur redzēju pat 200, pat 2000, nu, tad kaut kur es tā peldēju. Bet tā kārtīgi to, ko mēs darām klientiem, visbiežāk tādu uztaisīt tiešām tirgus izpēti un saprast, kas un par ko prasa par saviem, kādu cenu prasa par saviem pakalpojumiem. Bet kā tev gāja ar pirmajām cenām? Jautri. Teiksim tā, jautri. Cik maksāja pirmais logo? Pirmais logo es varu atklāt, maksāja 40 eiro. Man šķiet, ka mums Katrīnai bija Mazāk. 5. Jā, vai Ir pat bišķiņ pa vairāk. pieci. Jā, Jā, bet jā, tie bija 40 eiro. Un tas man bija tāds, wow. Tāpēc, kad, kāpēc man bija grūti noteikt cenu? Tāpēc, ka tad, kad es pabeidzu bakalauru, tad es strādāju reklāmas aģentūrā. Nu, tad es biju algots darbinieks. Nu, tieši tā, jā, man viss ir apmaksāts, sociālās garantijas ir, alga ir, viss ir kārtībā. Tad viens dekrēts, tad otrs dekrēts, tad es izmācījos par mediķu, strādāju medicīnā. Attiecīgi, tur ir cits. Nu, tad es atgriežos šajā grafikas dizaina lauciņā, un tad man arī galvā kaut kāds, arī nenosakāmas izcelsmes, jā, doma, ka es esmu izdomājis, ka, es taču nevaru ņemt tik daudz. Mediķiem vairāk jāmācās, tātad par medicīnu mēs maksājam vairāk, bet es kā grafikas dizainers esmu pelnījis mazāk. Man bija kaut kāda tāda no sākuma, tāda interesanta doma. Jā. Nu, protams, nepārliecinātība, klientu jau sen vairs nav pa visiem šiem gadiem, viss jau ir pazudis un tā. Un tad man tur tāds, likās, ka es nopērku datoru, un es tur nopērku to datoru, un es tur tā cīnos ar viņu un mocos. Jā, un tad es tā, man taču nav, tieši tā kā minēju, ka man taču nav jaunā pēdējā tehnika. Tad es varu paņemt zemāk, jā, tad es to bakalauru ieguvu šausmīgi sen, tad es neesmu pelnījis, nav tā kā svaigs. Un tad man kaut kā sanāca, jā, pirmais logo tiešām bija 40 eiro, bet tagad es tā, sēžu un domāju, un es nevaru saprast, tad, kad man studenti jautā šo jautājumu, kā ar ko sākt, tad es viņiem arī parasti saku, pirmkārtām apskatāmies tirgū, bet apskatāmies normālo vidējo izcenojumu. Mēs neejam attiecīgos saitos, kur ir par 5 un par 20 eiro, un tur min, ka es tev izveidošu identitāti par 20 eiro skaidrs. Es ļoti atvainojos, bet esmu pārliecināta, ka tur strādā mākslīgais intelekts pāris minūtēs. Nevaram mēs strādāt par 20 eiro, izveidot kaut kādu konkrētu identitāti. Ja? Es saku, tad pierēķināt mācības, dators, aplikācijas, tāpat jums tas ir vajadzīgs, telefons, internets. Es saku, ja jūs neņemat grāmatu, tad labi, šī pozīcija jums patreiz nav, bet pēc tam viņa būs, tāpēc, kad, pieņemsim, kāpēc man ir grāmatvedis, tāpēc, kad es labāk daru darbu to, kas man patīk un kur es esmu spēcīgāka. Ja grāmatvedība nav man stiprā puse, es to deleģēju cilvēkam, kas ar to nodarbojas un kas ir speciāls šajā lauciņā. Ja? Un tad, attiecīgi, es varu strādāt un darīt savu darbu. Nelīdīsim svešos lauciņos iekšā. Ja? Un tad es tā lēnām ar katru klientu cēlu to cenu augšā. Tas bija tāds, pirmais 40, pēc tam tur 60, tad 80, un tā tas kāpinājums notika. Jā. Kā jums pa klientam, ja? Jā, man tā matemātika bija, es ceļu cenu ar katru nākamo klientu. Jā, tev ir vienreizējs pakalpojums. Pa lielam vienreizējs pakalpojums, jā, tie ir kaut kādi kā pakas, kāds komplekts, jā, vai kaut kādas sadarbības, kas... Tas mazliet vieglāk, vai ne? Jo katreiz tev, ka tu vari nosaukt to jauno cenu, nevis tā, ka tu strādāji ilgtermiņā. Izņemot, ja ir bijis, pieņemsim, ja man bija ilgtermiņā klients, kuram es veicu konkrētus maketēšanas pakalpojumus, jā, tur no radošā, diezgan maz, bet vairāk tehniskas darbības salikt, drukas failus, izlabot un tā tālāk. Tad tur arī no sākuma nosaucu, likās, ka laba cena, tā kā okei. Un ilgtermiņā es sapratu, ka tur tās prasības, es ieguldu vairāk laika nekā nopelnu. Tad beigās tas tu tā izrēķini, tu izrēķini to, un tu saproti, ka tās stundas aizgājuši ar tik, un tu saproti, tā kā Kitī saka, 5-50 stundas. Tas mīnusiņš ar tiem cilvēkiem. Tad tur bija tāda situācija, es paceļu cenu, mēs šķiramies, jo, cena neapmierina, viss kārtībā, katram brīvais tirgus mums ir, mēs izvēlamies, ejam citur un... Tā. Nav bijis tā, ka pēc tam klienti, tie, kuri ir aizgājuši brīdī, kad tu pasaki augstāku cenu, ka viņi atnāk apakaļ pēc laiciņa? Man īsti laikam tā nav bijis.
nu, tā nāk atpakaļ tiešā veidā. Man vairāk ir tādi klienti, ar kuriem es vienreiz esmu sadarbojusies, un tad viņi ik pa laikam atgriežas. Tad, kad viņiem kaut ko vajag, tad viņi vienkārši sistemātiski, nesistemātiski kaut kā... Parasti man vajag tādu pakalpojumu, man vajag jauns buklets, man ir izstāde, lūdzu palīdz, ja? Noformējam to un to. Vairāk ir tāda, ka tu esi jau, ka tu veido tādas attiecības, sadarbības, tu vienreiz pierādi sevi kā speciālis, viņš uzticās, viņam iespējams patīk komunikācija, viss kā tika izdarīts, un tad viņš atgriežas. Tas vairāk ir, man tā liekas, ka grafiskajiem dizaineriem tiešām vairāk ir ar to, ka tu dod uzticību tam klientam, un tad viņš, tāpat kā ar frizieru, viņš neies, vairs nemeklēs citu. Ir, un klienti ļoti arī, viņi pierod pie cilvēka. Viņi saprot, ka man tam cilvēkam nekas pēc tam atkal nav jāskaidro, jo viņš jau visu par mani zina. Un tad mēs turam galvā 101 klientu un informāciju par viņu. Ok, kā jums, meitenes, iet ar cenu dempingu jūsu nozarē? Cenu dempings, kā jūs iepriekš minēja, kad ja mēs paskatāmies attiecīgus saitus, neko konkrēti nesaukšu, tad mēs redzam, ka tā amplitūda ir vienkārši, es nezinu, kosmiska un astronomiska. Tiešām no 5 līdz, bez maz vai 5000. Labi, protams, par aģentūru izcenojumiem, tas ir atsevišķs stāsts, bet arī freelancā, kas strādā tā cenu, tā milzīga, ļoti liela starpība, bet daudzi speciālisti, kas strādā par mazām cenām, ar kuriem es esmu runājis. Man ir bijis, kad es citreiz sēžu un es redzu, ka tas cilvēks strādā un viņš labi strādā. Un man nav nekādu vispār iebildumu. Man ir bijis, ka es uzrakstu tā, sveiki tā un tā, es saku, kāpēc tev tik zemas cenas? Man ir bijis, ka es tā pajautāju cilvēkam, un cilvēks tā, jā, es tā kaut kā sāku, un tagad tās cenas, man ir bail pacelt. Un tad es viņiem saku, klausies cilvēku, ar tevi viss ir kārtībā, pacel varbūt to cenu augšā. Jā, es jau biju pārgurs, man jau viss ir āpnis, jo sen jau gribēju visu mest pie malas, Vienkārši, kāpēc es citreiz, varbūt tas nav pareizi, citreiz saka, nelien tur, ka tev nav jālien, nedalies ar svešu padomu, tā kā kas ir. Nav prasīts, kas nav prasīts. Bet, citreiz, visiem pēc kārtas nerakstu, bet gadās varbūt ir kāds cilvēks, kur tu jau esi nedaudz iepazins, kas ir jau tavā paziņu lokā, un tad uzdod šos jautājumus. Kāpēc es tā darīju vienā gadījumā? Tāpēc, ka man bija tieši tāda pati situācija. Es strādāju, un man bijusī kursa biedra, kur mēs mācījāmies uz grafikas dizaineriem, ļoti, ļoti sen. Viņa saka, klausies, ko tu dari? Tu esi normāla vispār? Es saku, kas tās par cenām? Viņa saka, tad nāc pie manis strādāt, es tev kārtīgi izverdzināšu. Viņa saka, es vairs pat to darbu nedarīšu. Un tad tas man bija tāds grūdienis, ka nē, mēs vairs tā nevaram mākstīties. Man liekas, ka man ļoti patīk viena frāze, kur es dzirdēju, tā nav mana, bet pazemināt cenu tu vienmēr varēsi. Kas startē ar augstāku cenu, tā kā tam, ko tu gribētu saņemt, uzmet pa virsmu savus 10%. Jo samazināt cenu, ja gadījumā es neticu, ka tā būs, ka tu labi strādā, tu labi sevi attīsti un ka tu neatradīsi tos pirmos klientus, bet vienmēr uzliec tos 10% pa virsu. Jo samazināt, ja tiešām neizdosies. Lai gan es saku, es neticu, ka darbojoties profesionāli savā jomā, arī startā, ja tu tiešām gribēsi strādāt, tos pirmos klientus var atrast. Atnāk viņi pie tevis. Bet, ja neizdosies, tad tu vari par tiem 10% vai pa 5% sākumā varbūt pazemināt. Bet, kad jau startā uzliec mazliet vairāk nekā tev pēc taviem aprēķiniem vajadzētu būt tas vidējais. Es laikam to ieteiktu tagad tiem, kas sāk. Ja man to būtu kādreiz kāds pateicis, man tas ļoti, ļoti būtu palīdzējis. Jo man bija aptuveni tava situācija, kad man meitene, kas pie manis nāca uz meistarklasēm, mēs ar viņu diezgan labi sadraudzējāmies un sākām arī runāt par tām pašām cenām un tā tālāk. Un viņi man pasaka, zini, Kitī, es ņemu 2 reizes vairāk par to pašu pakalpojumu. Tu saproti, ka es sēdēju un domāju, ka tu gandrīz miljonu pelni. Jā. Šis ir fenomens starp mums kā pakalpojumu sniedzējiem, kad es arī iepazīstu kādu, kas ir mans aroda biedrs, teiksim tā, kolēģis varbūt, un mēs sniedzam līdzīgus pakalpojumus, un man liekas, wow, viņa noteikti pelna 1000. Vienkārši liekas, viņa ir super profesionāli, viņa ir eksperts, viņa reāli saprot, par ko viņa runā. Un tad es iepazīstu tuvāk, un es noskaidroju, ka viņa strādā, tiešām viņa saņem 3 reizes mazāk nekā es, un
šeit ir atkal problēma, ka savā starpā nerunā par cenām. Ka nav pieņemts un runā par sasniegumiem, runā par klientiem, runā par problēmām, palīdz viens otram. Taču, kad es pajautāju vienā Facebook grupā, cik jūs šobrīd prasat, ja jums ir stundas likme vai ja jums ir projektu likme, cik jūs prasat, man atsaucās 2 no, manuprāt, 300 vai 400 dalībniekiem grupā. Kāpēc? Kā jums liekas, kāpēc tie cilvēki slēp tās cenas? Tāpēc, ka latviešiem, man tā liekas, tas ir tāds vispār nāk mums kaut kas no paudzēs, šis te uzstādījums, ka mums jābūt ir klusiem, piezemētiem. Savādāk atnāks ja tūlīt pat ne vici, vienkārši iesauksi nelaimi, vēl noskaudīs, tas, es domāju, ka tas jau ir pamatā. Es tā domāju, ka tas ir mūsu paudzē, jo es skatos, pieņemsim, tagad strādājot ar jauniešiem, komunicēt ar jauniešiem, viņiem tā situācija ir labāka, viņiem ir lielāka pašpārliecinātība, lielāka vērtība, un viņi savu cenu jau zina. Tur tomēr ir nedaudz arī šīs paudžu īpatnības, kā mēs esam auguši. Tas ir viens. Un līdz ar to tur veidojās. Un otrs ir, ir jau, kas veido negodīgu konkurenci apzināti dempingo cenu. Bet ir tiešām tādi, kas neapzināti. Tieši tā kā mēs, ka mēs neizrēķinājām, nepadomājām par to loģiski, jo mums nebija mentori tajā brīdī, kas par šīm lietām runātu. Bet es zinu, kad ir cilvēki, kuri saka, tev tik maksā, ok, es tam klientam piedāvāšu tik, respektīvi, tik mazāk, un tad viņš nāks pie manis. Bet es esmu arī novērojusi daudz, ka tās zemākās cenas parasti ir ar tādiem gruntsakmeņiem. Ka varbūt cilvēks prasa, lai viņam pārskaitos kaut kādu tur mistisku bankas kontu vai maksāt skaidrā naudā tikai. Labi, tas varbūt nav online biznesā tik novērojams, bet tas ir citās industrijās novērojams. Skaistumkopšanā, bērnu pieskatīšanā, mājokļu uzkopšanā. Ar to es esmu saskārusies ļoti daudz, ka it kā man cilvēks nosauc savu cenu, bet pēc tam izrādās, ka tur ir apakšā visādi pārsteigumi pēc tam. Tāpēc es arī minu, ka ir grūti noskaidrot cenas, vienkārši ieejot Instagramā, ieejot Facebookā un paskatīties. Tāpēc, ka citreiz tas var liecināt, ka ko tas cilvēks slēpj? Ja viņš nenosaka savas cenas, ko tu slēp aiz tā? Varbūt tev nav pieredzes. Varbūt tu kaut ko man nenodosi līdz galam. Man šķiet, ka šeit ļoti labi paceļās tā tēma, ko noteikti, es domāju, ka kādam, kas mūs šodien sadzirdēs, vajadzētu paņemt sev līdzi, ko es esmu arī ar klientiem ļoti daudz pārunājusi. Ir klientu kategorija, un tie visbiežāk būs tiešām tādi level up klienti, tādi foršie klienti, un kuri, ja viņi redzēs zemu cenu, viņi paies garām. Jā, viņi neņem. Jā, jo viņiem liksies tiešām, šie kaut kur varbūt tie ir aizspriedumi, kaut kur varbūt tā ir tendence, kas ir izveidojusies, bet ja cena ir pārāk zema, tev varbūt arī tāpēc nav klientu. Nevis tāpēc, ka tu neesi pietiekams profesionāls, bet tāpēc, ka tev tā cena ir pārāk zema pret tirgus cenu. Tāpēc atklāt to cenu, tas ir vēl viens solis pateikt skaļi, kad hei, man ir pieredze, man ir rezultāts, kur ir mana cena, ja tu vēlies nāc pie manis, jo man arī sākumā bija ar šo cenu diezgan stragloju, un tad es sapratu, ka es jau varu likt no. Es jau aptuveni zinu vismaz kādas ir tās minimālās izmaksas, un tad jau ir tas vai no līdz, vai vismaz minēt to cenu no, lai tas cilvēks tajā brīdī, kad viņš man raksta, kad viņš ar mani sazinās, viņš jau saprot, ka man tur ir jābūt tiem 200 eiro, lai es vispār varētu varbūt kaut ko sākt. Un man liekas, tas ir ļoti forši, ka tu dod tam cilvēkam skaidrību, un parāda arī, cik tad ir tā tava cena, lai viņu nesabiedē tas zemais līmenis cenai. Ok, mēs esam parunājuši par cenu dempingu, mēs esam iedoši padomus, kā nedarīt. Kas ir varbūt vēl, meitenes, kaut kas tāds, ko jums ļoti gribētos iedot līdzi, varbūt tiem, kas strādā šajās mūsu nozarēs, vai kādu padomu par tām pašām cenām, pakalpojumiem, vai kādu piemēru? Es teiktu, ka ne tikai par cenām, bet arī kopumā par tiem pašiem piedāvājumiem. Es ļoti silti ieteiktu katram izveidot tādu produktu līniju, ko es parasti daru arī klientiem, tāpēc, kad mēs bieži aizplūstam un sākam ņemt visu kaut ko,
Un tad mēs vairs nesaprotam, kur ir mūsu fokus. Un mēs nemaz nevaram sarēķināt tos savus fokusus, jo es, kad gāju arī pie mentoras vienu brīdi, tad, ko mēs darījām, mēs saskaitījām, cik tad es reāli no kura sava pakalpojuma pelnu. Un es nekad pirms tam to produktu līniju klientiem visu laiku liku, sev nekad nebiju salikusi. Un es nonācu pie secinājuma, ka patiesībā es ļoti aktīvi promotoju pakalpojumu, no kura es vismazāk nopelnu. Un salikt to produktu līniju, es saku, lai nav šitie mazie gabaldarbi, jo tas ir ok, ka tu startā ņem šos mazos gabaldarbus, bet ka tu jau strādājot varbūt gadu un otro gadu, un tu vēl aizvien tur paņems, nezinu, pārtulkot vienu tekstiņu vai uzzīmēt vienu Instagram bildīti, vienu karuselīti, vai manā gadījumā tur, es nezinu, sataisīt man bio, un tad cik tas maksās? Nu, es nezinu, tur 20 eiro. Bet patiesībā es tā jau apakšā ir ļoti daudz papildus darbības, tāpēc, ko es noteikti varētu ieteikt gan tiem, kas jau strādā kādā freelance nozarē, vai tiem, kas manā nozarē tagad iet, noteikti salieciet sev šo produktu līniju, saprotiet, kuri ir tie produkti, ar kuriem jūs iesiet, jo tiem vajadzētu būt tiem, no kuriem jūs visvairāk nopelnat. Pēc idejas vajadzētu būt tā, ka viens ir produkts, ar kuru jūs visvairāk nopelnat, un viens ir produkts, ar kuru jūs būvējat savu atpazīstamību, ko jūs paņemat, bet nevar būt tik bieži, un viņš var būt tāds level up, varbūt produkts. Bet noteikti produktu līnija, un lai saprastu, cik un ar ko es nopelnu, un uz ko es koncentrējos, lai nepazūd tas fokus, un tu neizbārsties pa visu to, es noteikti varētu iedot kā tādu ieteikumu no sevis. Nu, es varētu iedot ieteikumu noteikti par to, ka pirms jūs nosakat cenas un vispār darba procesā, viena lieta, kas jums ir jāsaved kārtībā, ir sava mentālā veselība un pašpārliecinātība, un tikai tad jūs varēsiet noteikt cenu visam pārējiem un arī startēt ar pārliecību. Jo, ja tev nebūs pārliecība, tad nosaucot, pieņemsim, kaut vai tos paši ņemsim vienkārši izrautu skaitli, es par pakalpojumu ņēmu 500, ja? Un tāds, es ņemšu 500, kaut ko zem galdiņa murmulēs. Nebūs. Tas klients, viņš sapratīs, klients nav muļķis. Viņš ir gudrs cilvēks, un viņam arī ir visas šīs maņas, lai saprastu, vai tas cilvēks ir patiesi vai nē. Tad tiekam ar galā ar sevi, un tad definējam cenas. Ja ir baili teikt sākumā, pieņemsim tā kā oficiāli visai pasaulē paziņot, man ir tāds cenrādes, uztaisat viņu vismaz priekš sevis, un tā kā Kītī saka, neņemam, pilnīgi visu, pieņemsim, to tas darbs nepatīk, neņem. Es personīgi neņemu taisīt plakātus, kā tādus, kas ir pasākuma plakāti. Tur ir daudz laika jāiegulda, un samaksa ir tāda, kāda ir. Man viņš vienkārši nesagādā tādu veida darbs. Ir jābūt kaut kādai, atrodat arī to savu nozari, tādu to virzienu, nišējiesties, vismaz kaut kādā virzienā, lai jūs saprotat. Dariet to, kas jums patīk, jums tas darbs labāk raisīsies, ātrāk ies, jūs būsiet lielāki speciālisti, un jūs attiecīgi varēsiet arī normāli nopelnīt. Es noteikti varu piemetināt divas lietas. Es pat kursos, man liekas, vakar meitenēm teicu, ka viena lieta, ko es noteikti iesaku jebkuram, kurš grib iet freelancā, ir nevis aiziet tur pamācīties, nopirkt aparatūru vai vēl kaut ko, bet iziet kurs pie terapeita. No sirds iesim. Un tad ejam iekšā. Tā ir viena lieta, ko es noteikti iesaku, jo es negāju šo ceļu, es gāju otru ceļu, un tas, ticiet, man ir grūtāks, ka tev ļoti daudz ir jāstrādā ar sevi, lai tu vispār tā pateiktu, jā, es varu piedāvāt to un to. Un otra lieta, ko es šeit gribēju piemetināt, un ko es arī no sirds iesaku katram klientam, tieši par to, ka tu saki, ka klients saprot, man kas manā dzīvē, bet es nekad neesmu saņēmis no klienta to jautājumu, kāpēc tik dārgi, vai kāpēc šis un kāpēc tas, un te ir tikai viena lieta, kāpēc, manuprāt, es viņu neesmu saņēmis. Pats strādājot pa 5 eiro tur stundā, es klientam saliku tāmi. Tā, ka klients saprata, ko viņš par šo summu saņems. Un viņam bija ļoti viegli, protams, skaidrs par 5, jau tur viņam bija, kas tur bija, bet arī šobrīd es katram klientam salieku, par ko tad viņš maksā. Nevis es vienkārši viņam aizsūtu un lūdzu šitā nedariet, jo es pat tā neesmu darījis, bet esmu ļoti bieži ar šo saskārusies, ka pajautā, cik maksā, un tev nosūta cenu. Aprakstiet, pastāstiet, ko tas cilvēks saņems, un piedāvājiet vairākus variantus. Un tad jūs klientu nepazaudēsiet tajā pirmajā solī. Tāpēc, ka tur, kur ļoti daudzi
pazaudē klientus, tas ir tas, ka cik maksā tik un tik. Viss. Tas tā kā tirgus kartupeļos. Cik kartupeļi maksā? Bēm. Jā. Un tad uzrakst, cena ir tik un tik, bet tiešām veltiet laiku vairāk tam, es teiktu, tam onboardingam, tam pirmajai sarunai ar klientu, un jums tad izdosies arī pēc tam, bet pirms tam terapija. Jā. Jā, rūpes par sevi pilnīgi noteikti, un es piekrītu par dokumentāciju. Arī uzsākot savu nodarbošanos, un pat ja šķiet, ka šobrīd cenas ir tur zemākas, mani pakalpojumi taču ir vērti ko daudz vairāk. Ok, bet dokumentē, veido savu portfolio, pieraksti savus sasniegumus, un kas neizdevās, arī to visu sev kaut vai savā personīgajā blogā, dienas grāmatā vienalga, pierakstīt, cik tā tas aizņēma laiku, kāpēc man tas patika, kas nepatika, ko es pamainītu savādāk, kāpēc ar šo klientu sadarbība neizdevās, lai varētu saprast, ko es varu pilnveidot, ko es varu darīt labāk. Un nevis tur klients ir slikts vai vēl kaut kas, bet izanalizēt. Klients reti, kad ir slikts. Ļoti reti. Es tieši to gribēju pasvītrot, kad lai kā mums gribētos brīžiem domāt, bet visbiežākā kļūda, ko es redzu speciālistos, ir komunikācija. Jā. Un tur nav lieta tajā, ka jūs kā speciālists esat slikts vai klients ir slikts, bet te ir tas, kā jūs savā starpā nokomunicējat. Un tas ļoti lielu lomu spēlē. Jā, tāpēc ir ļoti svarīgi arī definēt savu ideālo klientu. Tas nenozīmē, ka katrs tavs klients vienmēr būs ideāls, bet vismaz vadīties, ar ko tu runā savā marketingā. Kas viņš ir, ar ko viņš nodarbojas un kādu problēmu tu viņam vēlies atrisināt. Un ko līdz tas izdodas nodefinēt to, ka, vai es tu nevari strādāt ar visiem. Jo, pat mana klienta... pavilkt visus, būsim godīgi. Jā, pat mana klienta arī teica, es gribu būt pieejama visiem, lai manu produktu var nopirkt visi. Es saku, bet tu strādā ar luxury segmentā. Viņa jau strādā ar luksusa materiāliem, un es saku, tu jau nevari derēt visiem, jo tavi materiāli jau ir no luksusa segmenta. Tad kāpēc tu gribi, lai tu to nevarēsi sasniegt? Tu nevari konkurēt ar to mass market, šajā gadījumā ar apģērbiem, tu nevari ar to konkurēt. Tu nevari konkurēt ar H&M, ja tu mājās šuj ar rokām to izstrādājumu. Un tas pats arī ir, teiksim, mums kā pakalpojumu sniedzējiem, man tagad mācot angļu valodu, man nesen izteica tādu piezīmi, ka tagad jau angļu valodu var mācīties ar ChatGPT. Un man baigi labi sanāk, vai Duolingo. Es saku, forši. Dari to. Jā, Mācies. Galvenais, ka tu mācies, un ja tu gūsti no tā rezultātu, super. Bet tad, kad tu gribi individuālu cilvēcīgu pieeju, kur tev tiešām arī paskaidros līdz tam momentam, līdz tu saproti to konceptu, un tev arī izjūt tevi un tevi uzklausa, un tev sniedz pretī pieredzi un enerģiju, tad mēs varam, tad nāc pie manis. Tieši tā, mēs jau maksājam par pieredzi, mēs maksājam par to komunikāciju, par to sajūtu, atrodoties vienā vidē ar to cilvēku. Nevis tikai par to, ka mēs tur saņemam uzdevumus, tev tagad jānosauc 5 reizes tur Apple vai vēl kaut kas. Tam der aplikācijas. Pilnīgi noteikti. Līdz bibliotēkai Spānijā tu savu ceļu atradīsi. Bet tad, kad gribas jau angļu valodā izteikties pilnvērtīgi un uz vietas spēt reaģēt, un tur jau vairs tie Grammarly un kaut kādi autokorektori, viņi nepalīdzēs tad, kad tev ir uz vietas dzīvē jārunā ar cilvēku un jāstāsta par savu pakalpojumu. Un tad ir noderīgi jau strādāt kopā ar speciālistu, kurš spēs vadīt un pateikt, zini, man kā klientam es nesaprotu šo. Vai arī, un arī valodās tas pats AI, viņš nespēja uztvert nianses latviešu valodai. Kad mēs latviski sakam vienu, mēs sakam tā kā normal price, normāla cena. Normāla cena. Es gribu normālu klientu par normālu cenu. Bet tu pateiksi normal client, normal price. Jā, es tikai iztulkoju, man tāds un tas vispār neskan tāpat, kā mums ir latviešu valoda. Normāls, mums jau ir kaut kas labs. Vai ne? Mums kaut kas normāls ir jau labi. Pateikt, ka tev iet normāli, tas jau nozīmē, ka tev dzīvē viss iet brīnišķīgi. Ja tu pateiksi, ka man angļu, normāli, un tev jau prasīs, kas notiek. Vai tev viss ir ok? Un pirms varbūt arī padomāt par to, kad kurš maksās par manu pakalpojumu,
saprotam to, ka pasaulē cilvēki maksā vienkārši par to, lai viņus uzklausītu kaut kādā brīdī. Tāpēc baidīties no tā, ka par to, ka tu izdarīsi savu darbu, kāds varbūt negribētu tev maksāt, es domāju, ka tā nav. Tā kā, es domāju, ar to mēs arī šodien noslēgsim. Gribu jums, meitenes, pateikt lielu paldies, ka jūs bijāt šodien kopā ar mani, un mēs ļoti ceram, ka šī mūsu saruna arī jums kādam noderēs.